Raimonda Lazdiņa vārds daudziem neko neizsaka, bet pirms 17 gadiem viņš strādāja premjera Aigara Kalvīša birojā un izpelnījās negatīvu slavu kā spēcīgs aizkulišu darbonis, kurš izmantoja visas iespējamās metodas savu mērķu sasniegšanai. Mans kolēģis Jānis Kreivits atgādinās būtiskus faktus, ko būtu vērts atcerēties, vērtējot un uzraugot jaunā loka prezidenta darbu. Kandidāts Raimonds Lazdiņš, 61 balss. Apsveicam jauno prezidentu. Atbalsta balsojumā uz augsto sporta funkcionāru amatu Raimonds Lazdiņš ieguva piesolot prāvas summas sporta federācijām, arī tām, kur apgrozījums un dalībnieku skaits ir neliels. Iepriekš Izglītības un zinātnes ministrija bija izraudzījusies dažus prioritāros sporta veidus, kas var cerēt uz lielāku valsts atbalstu. Mazāk populāros sporta veidos tas raisīja neapmierinātību. Lazdiņš to izmantoja, apdalītās federācijas uzrunāja un ar šo balsu palīdzību nokļūst par Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu. Lazdiņa kungam izdevās mobilizēt ļoti daudz tādas vidēja izmēra un maza izmēra sporta federācijas. Viņš pielietoja taktiku, ko mēs tā iepriekš nebijām redzējuši šādās gadījumos, kad ir cīņa par varu Latvijas sportā. Un es pat pieņemu, ka pat Latvijas politiķi var pamācīties, ka es saukšu tās par sīkpartijām, daudzām sīkpartijām var izveidot kaut ko vienu lielu. Un Lazdiņa kungs vienkārši juta, kas ir tie neapmierinātie, prata viņus uzrunāt, sasolīt visiem ļoti daudz. Tik daudz, ka es nezinu, vai to maz ir iespējams izpildīt pat tad, ja politiskais mikroklimats viņam būtu ļoti labvēlīgs, kāds spriežot pēc premjeras šī rīta intervijas nav. Piemēram, programmā viņš raksta, izdzīst cauri ideju par sporta fondu un katrai federācijai kā minimums 20 000 eiro. Un tad iztēlojamies, es paskatījos šodien gadu pārskatu beisbola un softbola federācijai bijuši iepriekšējā, tas bija pa 22. gadu. 8,000 eiro ieņēmumu gadu laikā un tev sola 20 000 eiro Lazdiņš. Kādu viņi nebalsos? Ar sportu Lazdiņš bija saistīts tik daudz, ka tikai gadu ieņēmis Handbola savienības viceprezidenta posteni. Savukārt 2008. gadā dibinātajā sporta klubā Princis, kur vienīgā amatpersona bijusi Lazdiņas sieva Laila, kā vienīgie kluba dalībnieki darbojušies abu dēls un meita. Biedrībai izdevies piesaistīt lielo valsts uzņēmumu Latvijas valsts dzelzceļš un Latvijas valsts meža ziedojums. Loka lielie partneri, sponsori nav priecīgi par šādu vēlēšanu iznākumu. Viens no viņa lielajiem izaicinājumiem būs no tiem reputācijas riskiem. Tas lielākais sitiens varētu tomēr būt par sadarbību ar privāto kapitālu. Respektīvi, mana pagātne ir mana pagātne. Man no tās nav ko kaunēties. Nekura katra dēļ valsts prezidents ir sludinājis referendumu, turklāt jautājumā, kas varētu apdraudēt valsts drošību. Šī ir tikai viena no pagātnes epizodēm, kas saistīta ar jauno Olimpiskās komitejas vadītāju. 2007. gada 14. marts. No rīta Latvijas iedzīvotāji uzzina, ka iespējams aizturēts Ventspils mērs Aivars Lembergs. Viņa apsūdz smagos noziegumos. Šis notikums satricina jau tā saspringto politisko vidi. Rīgas pilī tobrīd pēdējos mēnešus valsts prezidents amatā aizvada Vairvīķa Freiberga. Saeimas un valdības attiecības ar prezidentu bija nokaitētas. Ministru kabineti jau vairāk kā 2 gadus vadīja Aigars Kalvītis, kurš kopā ar Aināru Šleseru un citiem smagsvariem neklausīja brīdinājums, ka ekonomika pārkarst un turpināja gāzes grīdā politiku. Koalīciju vadīja Tautas partija, kopā ar Šleseru un Godmaņu Latvijas Pirmās partijas un Latvijas ceļa apvienību, ZZS un Tēzumiešiem. Labvakar, dāmas un kungi, dārgie tautieši! Lemberga arests notika zīmīgā brīdī. Tieši 4 dienas pirms tam Rīgas pilī Vairvīķa Freiberga paziņo, ka aptur valdības un Saeimas sagatavotos būtiskos grozījumus drošības iestāžu likumos. Valdība izmantoja tobrīd Satversmē paredzēto, ka Saeimas atvaļinājuma laikā likumus var pieņemt ministru kabinets. Izmaiņas drošības likumos tapa premjera Kalvīša padomnieka Raimonda Lazdiņa vadībā. Tos nesaskaņoja ar prezidents vadīto Nacionālās drošības padomu. Grozījums pieņēma lielā steigā 2006. gada pēdējā darba dienā. Tā kā tur nekāda bažu nevar būt. Kā jūs izskaidrojāt steigu?
Kādā ziņā šie jautājumi tiek saskaņot koalīcijā vēl pirms Ziemassvētkiem, šie likuma grozījumi tiek sagatavoti pašās drošības iestādēs, viņi tika akceptēti. Es vēlētos tikai vienu precizējumu, pirminiet, jo izskanējis tā doma, ka šie grozījumi jau tikuši ir saskaņot, un arī prezidents viņus apstiprinājis jau 2003. gada martā. Es vēlētos precizēt, ka tā tas nav. Grozījuma būtība - palielināt premjeru un mazināt valsts prezidentu un Saeimas lomu valsts drošības jomā. Valdības pāraudzībā tobrīd bija informācijas analīzes dienests, ko ar šiem Lazdiņa grozījumiem izveidot kā galveno valstī. Tam pakļautos Satversmes aizsardzības birojas, drošības policija, militārās izlūkošanas un drošības dienests. Faktiski premjera rokās nonāktu nekontrolēta vara pār spēcdienestu darbu. Turklāt informācijas analīzes dienests varētu piešķirt augstākās kategorijas pielaides valsts noslēpumam, ko līdz tam varēja darīt tikai SAB. Izmaiņas ne tikai ļaut politiķiem tieši kontrolēt drošības iestāžu darbu. Satversmes aizsardzības birojas sargāja NATO sensitīvo informāciju, bet sabiedrotie par šādu rokādi un SAB lomas maiņu nebija informēti. Šeit ir situācija, kas, manuprāt, pavēr durvis ļoti nopietnām politiskām manipulācijām, un caur politiskām manipulācijām es uzskatu arī ļoti īstām ķēdiem pret mūsu tā saukto oligarhu iespēju. Es esmu gatavs šeit saukt īstos vārdos, manas bažas, un tās ir, ka šeit neadekvāti var notikt iejaukšanās mūsu izmeklēšanas procesos, kas eventuāli skar vai nu kāds politiskos grupējums, jeb tos, kas viņus finansiāli atbalsta un skanēs. Kad Lazdiņa vadībā radītie likuma grozījumi nonāca Saeimā, tos slēgtās sēdēs skatīja Nacionālās drošības komisija. To vadīja Dzintars Jaundžēkars no Šlesera partijas. Par komisijas konsultantu tika pieaicināts agrākais Satversmes aizsardzības biroja priekšnieks Lainis Kamaldiņš, tobrīd akcijas sabiedrības Ventspils nafta piedarošās Latvijas kuģniecības iekšējās drošības dienesta priekšnieku vietnieks. Bet Raimonds Lazdiņš savulaik bijis arī padomnieks Jaundžēkaram, kad viņš strādāja par iekšlietu ministru. Valsts prezidenta apturēja grozīto likumu publicēšanu un nodeva to tautas nobalsošanai. Referendums notika, bet līdz tam Saeima pēc sabiedrības spiediena skandalozos grozījumus atcēla. Vēlāk arī no Satversmes izslēdz 81. pantu. Žurnāliste Madara Friedrichsone ir lasījusi sēžu protokolus, kad strīdīgie Raimonda Lazdiņa vadībā tapušie grozījumi tika dzīti caur ministru kabinetu un Saeimu. Viņas vērtējumā Lazdiņa kā premjera Kalvīša padomnieka loma notikušajā bijusi būtiska. Faktiski tās liecības jau bija ļoti skaidras par to, ka tas patiesais, saskaņošanas sanāksmju un tam līdzīgo visu pasākumu vadītājs ir bijis Raimonds Lazdiņš. Eventuāli šiem cilvēkiem būtu kļuvusi pieejama informācija, ne tikai tā informācija, kas ir jau tajā brīdī, kad ir skaidri un gaiši jau krimināla process, kaut kas tiek sūtīts uz prokuratūru, kad ir kaut kāda status, bet faktiski jau operatīvās izstrādes lietās. Skandalozi izvērtās arī Raimonda Lazdiņa strādāšana nākamajā darba vietā lidostā Rīga. 2013. gadā, kad Lazdiņš ir lidostas Rīga drošības departamenta priekšnieks, sāks izmeklēšana par iespējamu lidostas darbinieku sarunu izspiegošanu. Drošības policija kratīšanā izņem dažādas iekārtas un datorus. Pastāvēja aizdoms, ka Lazdiņa drošībnieki pievienojuši ierakstīšanas iekārtu lidostas saziņas sistēmai. Dažus gadus vēlāk, pēc tiesāšanās, kas lidostā izmaksā vairāk kā 100 000, Lazdiņu un viņa padotos atjauno amatos. Viņiem tiek noteikti dīkstāvi. Bet pēc vienošanās un nesaņemtās algas izmaksāšanas, visticamāk vairāku 10 000 apmērā, Lazdiņš sāk strādāt pie savu agrākā priekšnieka Aigara Kalvīša Krievijas Gazprom kontrolētajā Latvijas gāzē. Tur Lazdiņš bija eksploatācijas un tehniskā departamenta analītikas un risku novēršanas daļas vadītājs. Kalvīts uzņēmumā pieņēma arī vēl citas, agrāk valstī augstos amatos strādājošas amatpersonas, bijušo valsts kancelējas direktoru Elitu Dreimanu, bijušo veselības ministru Vinetu Velderi, kurš atbildēja par darba ar parādniekiem. Vēl šogad Raimonds Lazdiņš solīja atgriezties politikā un tajā ievest jaunus cilvēkus. Viņš vadīja agrāko Alde Gobzema politisko veidojumu Katram un katrai, ko pārdēvēja par Platformu 21. Partija joprojām saņem naudu no valsts budžeta, nepilnus 190 000 eiro gadā. Pēc kļūšanas par lokšēfu savas politiķa ambīcijas Lazdiņš esot nolicis malā. Visi mēs esam prezidenta vēlēšanas